runātāju. Un es neesmu tāds riktīgs vecis, bet es domāju, ka nākamais mūsu runātājs parādīs, ka viņš gan ir riktīgs vecis. Ar skaļiem aplausiem uz skatuves sagaidām Ingu. Labvakar. Gribēju vēl, Oskars nepieminēja sākumā pateikt, ka lūdzu izslēdziet savus mobīlos telefonus. Tie, kam ir iPhone, visdrīzāk tie jau parbijās dienas pirmajā daļā, tā ka varat necensties. Man maigais prieks, ka īstenībā man piesaka pareizi, literāri pareizi, jo man ir tāds interesants vārds, kas ir, es īstenībā nezinu, kāpēc man vecāki man tādu iedeva. Jo man liekas, ka man vecāki man gaidīja kā meiteni, piedzima kā džeks, bet tā kā, lai viņi man ierieptu tā, iedosim viņam it kā džeka vārdu, bet kas īstenībā ir lielākoties kā meiteņu vārds. Piemēram, nominatīvā Ingus, kas Ingus, viss kārtībā. Sūdz sāks tālāk. Ar ko? Ar Ingu. Piemēram, man liekas, ka man bieži draugiem ir tā, ka mēs sēžam, dzeram aliņu, viņiem zvana māma un prasa, čau, ko dara, kur es dzeru aliņu ar Ingu. Viņi tā, wow, tev draudzene? Nē, vienkārši ar Ingus, ko tu nepareizi viņu vārdu loki, es viņu pazīstu. Man liekas, ka jā, un vēl pie tam, man ne tikai ir ļoti dīvains vārds, jūs noteikti pamanījāt, esmu nenormāli garš, man liekas, es kādiem 2 soļiem atnācu līdz šejienei. Esmu nenormāli garš, un bieži man besī tas, ka esmu tik ļoti garš, jo es aizieju kādā normāli publiskā vietā, un tur ir spogulis. Un spogulis man ir reāli bieži līdz šejienei vienkārši. Tā skatos, es nevaru normāli cepuri pieņemsim nopirkt. Es gribu nopirkt cepuri, un vienkārši normāli cepuri. Un tas, man liekas, arī iemesls, tāpēc, ka burtiski man lielākoties selfija ir līdz kaklam. Jā, un arī drēbes nopirkt tādam džekam kā man, tas ir vienkārši pilnīgākās šausmas. Un īpaši man nav baigi daudz naudas, tā kā moši vairāk uz tām atlaidēm tēmēju. Un tieši tagad nesen pastaigāju pa atlaidēm. Un ko tu vari nopirkt? Reāli vienīgais, ko tu vari nopirkt, ir nenormāli milzīgi izmēri. Un reizēm cilvēki parasti sūdzās, ka viņi nevar nopirkt apģērbi. Ejiet uz atlaidēm, vienkārši tur ir tikai XXL, viss vienkārši tā. Es domāju, man ir reāli piedāvājums, mēs varētu nākamgad, pieņemsim, pozitīvusā tur jaunā H&M lietus mēteļa skatuvē, vienkārši no viena uztaisīt. Kādu lietus mēteļu pilnīgi, man liekas, normāli aiziet. Un vēl man besīja tas, kad, man liekas, ka tā ir visiem no jums, kad ik pa laikam ir tādi mazi laiciņi, tā kā kāds 5-10 minūtes tādi laiciņi, pieņemsim, kad tu gaidi sabiedrisko transportu vai vēl kaut ko. Un tev ir tāds sajūta, ka tā kā izmanto laiku neliederīgi, jo citreiz viņš pietrūkst. Un tu tā domā, tā kā īsti neko uzsākt nevar, pabeigt īsti arī nē. Īstenībā paveikt var, bet ir vismaz tādi cilvēki, kas šo laiku izmanto liederīgi. Piemēram, Gunters Račs. Ja Gunteram Račam ik pa laikam nebūtu brīvs kāds 5-10 minūtes, tad Latvijā vienkārši popmūzika neeksistētu. Es atvainojos, šlāgermūzika. Man liekas, ka Gunters Račs vienkārši tā, viņam ir 366 dziesmas, vismaz internetā es paskatījos, 366 dziesmas, domāju, ka viņš viņas, man liekas, kad īsti nemaz neraksta. Viņš pieceļās no rīta vienkārši, pieņemsim citu, tu palasi iPhone vai paskatās kaut avīzīt. Viņš vienkārši, man liekas, paņem uz to līdz papīru un vienkārši, ja sanāks, tad sanāks, man uzceps kaut ko. Jā, un man liekas, kad, tur pieņemsim kaut kāds bet, tur es skatījos viņam diezgan daudz dziesmas bet. Un arī grupai bet, man liekas, viens no, es nezinu, viņas daļradis, neesmu klausies viņu baigi daudz, bet man liekas, ka viņai ir nenormāli tāds strateģiski labs nosaukums. Bet, par viņiem nevar teikt tā, grupa ir laba, taču ir viens bet. Un vēl, jā, runājot par slavenībām, es ik pa laikam palasu kaut kādus dzeltenās preses, un nesen es lasīju tās TV netā, un tur tāds milzīgs, pie kādas mūzikas sajūta, milzīgs virsraksts. Ralfs Neilands parasti publiskos pasākumos uzstājās ar talismanu. Es domāju, pats tik svarīgi vienkārši, jā, taču visiem jāzina. Es parasti publiskos pasākumos, piemēram, uzstājos ar honorāru, es nezinu. Man liekas, ka tas bišķi izdevīgāk. Jā, un vēl kas man liekas, ka tikai, kas vēl vairāk bojā man dzīvi par Ralfu Neilandu, es īsti nezinu, kā viņu sauc, ir Nārveseni. It kā tā apkalpošana ir baigi labā, bet kaut kas, man liekas, ka tur ir kaut kāds, tā kā tāds rops tajā apkalpošanā. Jo, pieņemsim, es aizeju, es pērku maizīti, man ir dzērienu gribat,
tā nepaldies, tur pērku cigaretes, tur, šķiltavas vajag. Bet es, pērku prezervatīvus man pašam jāpiedāvā. Nu, kas tā pa apkalpošanu vienkārši? Come on. Tas normāli aizdevi. Principā, vienīgais, ko es jums šodien es īstenībā gribēju vairāk tādu vēstījumu nākt mazāk varbūt ar jokiem. Es gribēju vienkārši pateikt to, ka paņemiet no dzīves visu, ko jūs varat paņemt. Vienkārši ņemat visu. Un es neizdomāju to pats, to izdomāja Valērijas, kas nesen paņēma jau 23. SBS kredītu. Un aplausi Valērijam, paldies, un līdz kredītu mūs šķirs. Paldies, Ingai! Paldies, Ingai!